pirkstu. Un sarkana aktiņplās noritēja baltajā sniegā uz palodas. Nabadzīgā sieviete paskatījās uz to un nopūtās. Kāda man pietiku meita ar sniegbalu plādu un sarkanām lūpām un tik melniem matiem kā šis noklēpušais loks. Vēlēšanās piepildījās. Viņai piedzima brīnum jauka meitiņa, ko nosauca par Sniegbaltīti. Diemžēl, nabaga sieviete drīz nomira, atstādām meitiņu tēva gādībā. Vīrs bēdājās, taču drīz sajūtās vientulīgs un apprecēja citu sievu. Tā bija karaliene. Jaunā sieva bija ļoti skaista un bagāta, bet sirds viņai bija augsta un cieta kā ledus gabals. Karalienei bija burvju krēsls, uz kuru viņa ik pa laikam apsēdās, lai apjautātu. Krēslis, saki man tā, kura pasaulē ir visskaistākā? Un krēsls vienmēr atbildēja. Karaliene, teikšu ir taisnība tā, šodien tu esi visskaistākā. To dzirdēt karalienei bija patīkami. Tikmēr Sniegbaltīte bija jau paaugusies, ar katru dienu viņa kļūst staltāka un daļāka. Tā nu gadījās, ka reiz krēsls karalienei teica: Karaliene, tu esi vecnēms, Sniegbaltītes skaistums ir atstājis ēnā. Karaliene pārņēma briesmīgs ļaunums un greizsirdība. Niknā balsī viņa lika pasaukt mednieku. Mednieki! Aizved Sniegbaltīti uz mežu un nogalina un par pierādījumu atrod man viņas sakts. Mednieks aizved Sniegbaltīti uz mežu, taču meitenei neko neizdarīja. Lūdzu, atstāj mani šeit, es apsolu, ka nekad neatgriezīšos karalienes pilī. Labi, mīļo meitiņa, bet apsolu, ka pils tūmā nespēks nekāju. Mednieks karalienei pārnesta dzīvnieku acis. Sniegbaltīte gāja pa mežu, līdz ieraudzīja mazu jokainu būdīti. Meitene iegāja iekšā, ieraudzījis gultiņas, metās tām klāt un iemiga dziļā miegā. Ap pusnakti Sniegbaltīti pamodināja sīka varga balstiņa. Ko tu teici uz daviņā? Un nav māju. Nav tiesa. Arī pie mums? Mums vajag, kas mūs aprūpē. Tu būsi pie mums drošībā. Tikai nelaiž iekšā nedienas veikšaniet. Tā Sniegbaltīte palika pie rūķīšiem, gatavoja ēdienu, uzkopa namiņu. Tad kā rīt pie durvīm pieklauvēja veca vecene. Sveika, meitiņ! Nevēlies nopirkt kādu skaistu matu lēns. Tavos matos taisītos vienkārši brīnišķīgi. Nē, paldies. Nākamajā dienā, pēc Sniegbaltītes apciemošanas, karaliene bija apsēdusies krēslā un no dusmām kļuvusi gluži zaļa, jo krēsls sacīja. Karaliene, tu spīdi kā vecs tuļa prauva, bet Sniegbaltītes skaistums staro kā saule. Tu nelietīgais ķēns! Gan jau pats esi samīlējies savā Sniegbaltītā un tagad te runā! Karaliene atkal uzmeklēja Sniegbaltīti. Sveika, meitiņ! Es saprotu, tu esi ļoti gudra, ka tu nelaid nevienu iekšā, bet lūdzu ņem šo banānu, tas ir ļoti garšīgs. Lūdzu, paņem to. Sniegbaltīte paņēma banānu un nopoka vienu gabaliņu. Pārkāpuši mājās no darba, rūķīši ieraudzīja
taisnība, bet tik līdz vānu pakustināja, saindētā banāna